Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejs jau 7. reizi īstenojas starptautisko mākslas festivālu 2 jūlija, kas veltīts Latvijas lietišķās mākslas meistariem, Gulbenes novaniekiem Jūlijam Maderniekam un Jūlijam Straumem. Kā zināms, viņš ir starptautisks un viņš aizsāk ar starptautisko zinātnisko konferenci 2 jūlija, šogad Straume 150. Bet es gribētu tādu nelielu atkāpi šai sakarā, jo šajā Straumes jubilejas gadā svētki sākās Baku Vēstures muzejā, kurā tika sumināts un sveikts, un viņam īpaši tika veidota arī izstāde vēstījums par Jūliju Straumi, jo viņa tā darbība bija, kā zināms, ļoti svarīga visā Kaukāzā. Runājot par šī gada festivālu, tā lielā kulminācija bija izstāde Straume caur laikiem un kultūrām. Attiecīgi, Straume caur laikiem un kultūrām, tas ir vairāk tādas asociācijas, emocijas, sajūtas. Sajūtas, kuras mēs šeit gribējām parādīt šo personību, mākslinieku, pedagogu, etnogrāfu un muzeju veidotāju. Un tāpat arī ļoti īpašs notikums bija parādīt Jūlijas Straumes meta radīto paklāju, kurš mums ir uzticēts uz laiku. Pētījumi, kas uzkrāti un veikti šo 7 gadu laikā, kā arī izveidotie kontakti ar pētniekiem, māksliniekiem, vēsturniekiem un amatniekiem no citām valstīm ir ļoti nozīmīgi muzeja darbiniekiem. Gulbenieši ir ļoti lepni ar to, ka mēs esam tagad atpazīstami ar šo 2 dižgaru vārdu ir mūs padarījuši atpazīstami. Tas varētu būt lielākā vērtība. Mums ārkārtīgi svarīgi ir iekļauties tajā pasaules kartē. Mums nav jābūt ļoti lokāliem, jo mēs gribam redzēt tos cilvēkus un tās valstis pie mums. Tomēr Starptautiskais mākslas festivāls 2 jūlija ietver ne tikai starptautiskas konferences, radošas darbnīcas, mūzikas un mākslas baudījumu, bet arī pavadošās izstādes. Izstāde Jaunā Straume ir viena no šīm festivāla pavadošajām izstādēm. Un tā asociatīvi stāsta par mākslinieku tapšanu, par radošumu procesu, jo izstāde sevi apvieno gan ļoti jaunu mākslinieku darbus, gan pieredzējušu mākslinieku darbus. Jaunākie izstādes dalībnieki mums ir Gulbenes mākslas skolas absolventi, un tās ir mozaīkas, kuras ir iedvesmojis Jūlijs Straume. Mozaīku tehniku mēs esam apguvuši Erasmus Plus projekta ietvaros Turcijā. Tad šajā izstādē arī varam redzēt mūsu vietējās mākslinieces Lauras Vecmanas darbus un rotu mākslinieces Rasmas Pušpuras darbus un arī jauno izšuvēju Elīzu Māru. Cik svarīgi ir būt daļai no šīs izstādes? Man personīgi tas ir ārkārtīgi svarīgi, un šis ir ļoti labs jautājums, jo tā ir tāda man iespēja bišķīt pastāstīt, kāpēc tā esmu. Šī ir mana pirmā izstāde, un es esmu ārkārtīgi pateicīga un ļoti laimīga, ka tas ir tieši šeit Gulbenē, jo manai ģimenei lauku māja ir Sinolē, tā kā pirms Gulbenes, un es iepazinos savu vīru, un izrādās, ka viņam ģimenes lauku māja ir Jaungulbenē. Un tas tāds, gan viņam, gan man bērnība ir pagājusi, vasaras ir pagājušas lauku mājās, un tā Gulbenē ir tas kontrasts starp dzīvojot mikrorajonā, mazā dzīvoklī, tu vari atbraukt uz laukiem, un tev ir pilnīgi cita tā pieredze, un līdz ar to es esmu ļoti aizkustināta, ka es varu tieši šeit pirmo reizi atrādīt savus darbus un būt daļa no šī festivāla. Līdzās izstādē var aplūkot arī radošās apvienības 5. māja porcelāna mākslas darbus, kas veidot kā Jūlija Madernieka un Jūlijas Straumes ornamenta interpretācijas, kā arī Vecgulbenes muižas klētī izstādītās sagas austs tradicionālajā latgaļu tehnikā. Festivāls 2 jūlija aptver gan radošo, inovatīvo, gan arī tradicionālo. Un muzeja klēts ir tā vieta, kur tad mēs stāstam par tām tradīcijām un daram to gan ar izstāžu, ekspozīciju palīdzību, gan dažādām darbnīcām, gan arī praktisku darbošanos. Klētī šobrīd apskatām aušanas studijas Indras sagu izstādi, kā arī festivāla laikā atklātās izstādes būs iespējams aplūkot līdz pat oktobrim. Elisa Ragauša, Indras Krieviņš, Vidzemes televīzija.